Mūsu grupa Gerda, Žanna, Juta, Ivars veidojām projektu par Atkritumi un NOP! Noturīgie organiskie piesārņotājiem. Noturīgie organiskie piesārņotāji ir vienas no bīstamākajām piesārņojošām vielām, kas cilvēku rīcības rezultātā nonāk vidē. Tās ir ļoti toksiskas un negatīvi ietekmējas uz cilvēku un dzīvnieku veselību. Rada iedzimtas defektus, izraisa vēzi, alerģiju, negatīvi ietekmējot nervu sistēmu un iedragā imunitāti. NOP ir atrodami augu aizsardzības līdzekļos, rūpniecībā izmantojamos ķīmiskos produktos. Tie arī rodas kā blakus produkti dedzināšanas un rūpniecības ražošanas procesos. NOP vidē saglabājas vairākus gadu desmitus. Turklāt bioakumulācijas procesa rezultātā tie uzkrājas un koncentrējas dzīvo organismu taukodos, tāpēc zivis, plēsīgie dzīvnieki un putni, zīdītāji un cilvēki, kas atrodas barības ķēdes augstgalā, akumulē NOP ievērojamos daudzumos. Tiešs kontakts ar NOP var izraisīt akūtas veselības traucējumus. Ir bijušas pat gadījumi, kad lauksaimniecībā nodarbinātie strādnieki, strādājot ar pesticīdiem, ir nomiruši vai ļoti smagi saslimuši. Turklāt, Latvijas vides aģentūra secināja, ka Latvijā ap 70% dioksīnu rodas nekontrolētas degšanas procesu, to skaitā sadzīves atkritumu un kūlas dedzināšanā. Citi vidē bīstami atkritumi. Ar terminu bīstami atkritumi mēs saprotam atkritumus, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēka dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai un kas atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamu atkritumu kategorijām. Atkritumu bīstamību nosaka atkritumu sastāvā esošo bīstamo vielu īpašību un to daudzumu. Mūsdienās samērā bieži novērojama tendence piesārņot apkārtējo vidi ar tādiem bīstamajiem atkritumiem, kas savu laiku nokalpojušiem leduskapiem, vecām veļas mazgājamām mašīnām, televizoriem un citām elektroprecēm. taču cilvēki neaizdomājas, ka tie satur svarīgu bīstamos atkritumus. Galvenie atkritumu apsaimniekošanas veidi – sadedzināšana. Atkritumu tilpums samazinās vairāk nekā par 80%, bet pelnu sastāvā var būt vidēji bīstamas vielas. Sadegšanas process veidojas un atmosfēra izplūst daudz bīstamu savienojumu. Atkritumu sadedzināšanas izmaksas 5 reizes pārsniedz apglabāšanas izmaksas poligonos. Otrais – apglabāšanas izgāstuvēs un poligonos. Aizņem lielas platības, iespējams gruntsūdeņu un atmosfēras piesārņošana. Grūti atrast brīvas un piemērotas teritorijas poligona izbūvei. Trešais – pārstrāde. No ekoloģijas viedokļa precīzākais, taču dārgākais un darbietilpīgākais atkritumu apsaimniekošanas veids. Ceturtais – kompostēšana. Kompostējot bioloģiski sadalošos atkritumus, uzlabojas izgāstuju un poligonu sanitārais stāvoklis. Rodas iespēja samazināt apglabājamo atkritumu masu par apmēram 30%. Atkritumu deponēšanas vietas ir ievērojams ūdens, gaisa un alksnes piesārņojuma avots apkārtējā teritorijā. Tas pasliktina dzīves apstākļus vietējiem iedzīvotājiem un daudzos gadījumos piesārņo dzeramo ūdeni. Atkritumu izgāstuves parasti ir ļoti slikti plānotas un aprīkotas, turklāt tiek pārslogotas. Kā arī par šīm atkritumu izgāstuvēm neviens neliekas nezinis, bet sadzīves atkritumiem tajās bieži vien tiek izgāsti arī bīstamie atkritumi, jo atkritumu izgāšana netiek pienācīgi kontrolēta. Pastāv 3 galvenie atkritumu šķirošanas veidi. Un pirmais no tiem ir zilais konteineris, kurā ietilps kartona un papīra izstrādājumi. Nākošais ir dzeltenais konteineris, kuros liek plasmasas un metāla izstrādājums. Bet nākošais ir zaļais konteineris, kuros liek stikla izstrādājums. Paldies par uzmanību!
Citi vidē bīstami atkritumi. Ar terminu parasta atkritumi mēs Citi vidē bīstami atkritumi. Ar terminu bīstami atkritumi mēs saprotam Как так можно? Noturīgie organiskie piesārņojumi. Nekontrolēta atkrituma izgāšana. Nē, vidēji cilvēki. atkritumi ietekmē uz vidi. Sadzīves atkritumu daudzums pieaug uz importēto preču, it īpaši iesaiņojumam. Pastāv 3 galvenie atkritumu šķirošanas veidi. Un pirmais no tiem - zilais konteineris, kuros liek papīra un kartona izstrādājumi. Otrais ir dzeltenais konteineris, kuros liek plasmasas un metāla izstrādājumi. Bet trešais - zilais konteineris, kurā Noturīgie organiskie piesārņotāji ir vienas no bīstamākajām piesārņojošām vielām, kas negatīvi ietekmē. Noturīgie organiskie piesārņotāji ir vieni no bīstamākajiem atkritumu veidiem. Vidē saglabājas daudzus desmitus gadu. mūsu grupā Gerda, Ranna, Jūska, Ivan veidojām projektu par atkritumiem un NOP. tu Citi vidē bīstami atkritumi. Ar terminu Davai. Citi vidē bīstami atkritumi. Ar terminu bīstami atkritumi mēs saprotam atkritumus, kuriem piederēs viena vai vairāk. Tu filmē? Nē. 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 Jau redzot? Nekontrolēta atkrituma izgāšana visā Latvijas teritorijā nodara nopietnas bažas. Tā izraisa mežu piesārņošanu, ainavu degradāciju. Kāds redzat, tas ir kultūroloģijas darbs, ir galīgi izgādīšana. Es nebildēju, es filmēju. Kam ir garākie mati? Irēnai. Man šķiet, Irēnai vajot, bet Irēnai patiešām netik gari. Irēnai ir patiešām gari, vairs to, kas ir bijis. Tu vienkārši tupā apstājies pie konteineru, apstājies par šitā no kontakta, tas, Zilais konteineris. Tā, NOP.